Bieži vien tad, kad mēs redzam kaut kas ir gatavs, mums liekas, ka tas ir pašsaprotams, ka viņi tur stāv, ka viņi izskatās tā, ka viņi ir, bet tur ir bijis ļoti daudz darbu, gan idejiski, gan lai to visu īstenot. Liels paldies Svētā Trīsvienības katedrāles draudzei par šo ieguvumu šajā procesā. Tad, kad mēs iesvētam, mēs atdalām tagad, vai mēs atdalām to no citām darbībām, kā tagad tas ir domāts tikai būt pār kristānu trauku. Un mēs arī šodien pirmo reizi to lietojam, un viņa lietošana būs tikai saistīta ar to arī uz priekšu. Mēs šo iesvētīšanu iezīmē gan ar to, ka mēs ar vīrāku sākumā, un pēc tam arī ar eļļu to iezīmē, un tad viņi ir iesvētīti tā, ka mēs nedrīkstam to lietot citām mērķiem. Un otra lieta ir tā, ka mēs iesvētām ar Dieva vārdu un lūgšanu. Tāpēc mēs arī uzklausīsim, ko Dievs saka par kristību, par to pavēlu. Tas nav kaut ko mēs izdomājam, kā mums jākristā cilvēkus, tas ir pavēle, tas ir ļoti dziļā nozīme. Tas ir mūsu otrā piedzimšana. Jēzus saka, man ir dota visa vāra debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļi visās tautās. Tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tā mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Un redzēs esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tad es iesvietu šo kristības trauku, kalpota svētam kristības sakramentam, lai tas paliek jūsu bērni par pestīšanas un dzīvības avotu caur mazgāšanu, kas atdziedina un atjauno svētajā garā. Jūs, kas to neredzat, bet to, ko es arī teicu, citēju no Mateja evaņģēļa, ir arī rakstīts šeit uz kristības trauku. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Lūgsim.